Labdien! Politiskā laboratorija darbojas turpat gadu. Gadu laikā mēs esam analizējuši, kas ir nepieciešams, lai glābtu krīzes apstākļos Latvijas tautsaimniecību. Un, protams, mēs esam nonākuši pie secinājumiem, kurus es mēģināšu tagad uzskaitīt. Pirmais – Latvijas tautsaimniecībai vajadzīgs attīstīt eksportu. Ja mēs skatāmies uz eksportu, tad eksports sastāv no tradicionālajām nozarēm, Latvijas nozarēm. Ja mēs runājam par nozarēm, tad tās ir kokapstrāde, pārtika, metalurģija, Liepājas metalurgs konkrēti, metāla apstrāde, farmācija, tās, kas jau tradicionāli ir un bija, un cerams arī būs. Šīs nozares pārstāv sistēmu veidošie uzņēmumi. Valdībai būtu pienākums kontaktēt ar šiem sistēmu veidošiem uzņēmumiem, nozaru asociāciju pārstāvjiem, lai uzdot konkrēti jautājumu. Kas ir vajadzīgs nozarei? Varu pateikt, ka ja valdība patiešām uzklausītu un izpildītu kaut vai 50% no tā, ko prasa, mums izdotos palielināt būtiski eksportu. Otrs, mēs zinām, ka pasaulē ir pieprasījums pēc pārtikas. Pie kam pasaules eksperti atzīst, ka šai tendencei pieaugt. Pārtikas paliek aizvien mazāk, bet pieprasījums pieaug. Mums ir pietiekoši daudz lauku, neapstrādāt lauku, mums ir mazas zemnieku saimniecības, kurām nav pasūtījumi. Nav pasūtījumi, tāpēc, ka mūsu mazais zemnieks patstāvīgi nevar iziet ārējos tirgos. Tad jautājums ir tāds, ka ir jābūt vienam spēcīgam uzņēmumam, kurš darbotos ārējos tirgos, kurš savāktu visus pasūtījumus uz pārtiku, izanalizētu un šos pasūtījumus izvietotu zemnieku saimniecībām. Jo viņi patstāvīgi iziet uz to nevar. Ja blakus šim uzņēmumam bankas un ir garantētais pasūtījums, tad attiecīgi no bankām varētu dabūt arī finansējumu. Trūkst šī centralizētā mezgla. Tas varētu būtiski uzlabot mūsu tirdzniecības bilanci, palielināt eksportu, nodarbinātību un visu pārējo. Trešais. Importa aizstājošā ražošana. Importa aizstājošā ražošana arī, ja mēs izanalizējam mūsu importa struktūru, mēs varam konstatēt, ka ir lietas, ko mēs nevaram aizstāt, bet ir lietas, ko mēs varam aizstāt. Un, ja mēs paskatāmies mūsu vietējiem ražotājiem, tad var gadīties, ka piepalīdzot atsevišķos jautājumos, viņi paliek konkurentspējīgāki pret importētājiem. Un tādā veidā arī mēs varētu samazināt importu. Un ceturtais, importa aizstāšanā, ir Latvija 50% elektroenerģijas iepērk. Un ja mazpilsētās, 3 līdz 5 tūkstoši iedzīvotāji, apmēram 20 mazpilsētās, uztājas TEC termoelektrocentrāli, kas darbojas uz šķeldes, kas ražo elektrību, kas darbojas uz šķeldes, kas tiek piegādāt 50 km radiusā. Šķeldes, ko viens cilvēks pa maiņu var 20 kubikmetrus saražot, kas sastāda reiz 5 lati, 100 lati dienā uzlabot mūsu tirdzniecības bilanci. Tas būtu gan nodarbinātības, gan importa aizstāšana, gan arī priekšnosacījums, jo pārpalikušo siltumu varētu izmantot gan mazpilsētas apkurei, gan arī tehnoloģiskais parks. ap kuru varētu veidot gan kalts, gan siltumnīcas, gan arī cita veida infrastruktūru,
kas būtu priekšnosacījums gan ražošanai, gan pārstrādei, gan arī tam pašam eksportam. It kā elementāras lietas. Mēs to visu izanalizējam. Atliek tikai realizēt. Paldies par uzmanību.